tad Sarkandaugava man saistās ar kinoteātru Kosmos, kas manā atmiņā ir vislielāk. Es nezinu, vai tiešām tā tas varēja būt, bet tas ir lielākais kinoteātris, kāds ir bijis. Jo viņš izcēlās ar to, ka atšķirībā no pārējiem kinoteātriem viņam nebija balkona. Viņš bija tāds riktīgi, tāds stāvs. Un jebkuram rajonam ir visi priekšnoteikumi, lai viņš vienā brīdī kļūtu super stilīgs. Bet ir jāsaprot, ka tur ir vairākiem cilvēkiem kopā jāsāk visu kaut kas darīt. Man kā cilvēkam, kas nāk no mūzikas vidas, man liekas, ka vajag skatuvīti, kaut kādu maziņu, bet tomēr viņu vajag. Un nevelti, teiksim, Anglijā, Viktorijas laika parkos visos mēs atradīsim kaut kādus paaugstinājumus, uz kuriem agrāk stāvēja orķestri, vai vienkārši mūsdienās pat var uzkāpt jebkurš cilvēks ar ģitāru, var cilvēks sasēsties apkārt un paklausīties mūziku. Kas dod teorētiski, manuprāt, tā tam vajadzētu būt iespēja, jebkuram uzrīkot koncertu, tam vienkārši ienākot prātā. Tad vesela liela jauniešu grupiņa jau izkaroja, lai arī kāda viņa mums būtu, bet tā velo infrastruktūra, piemēram, iet uz priekšu. Un kādam ir grūti to iespējams iedomāties, bet tad, kad es sāku braukt ar velosipēdu, drīzāk mēģināju braukt ar velosipēdu pa pilsētu, kas bija pirms kādiem 10, 11 gadiem. Es principā tiku uzskatīts jebkurā vietā, lai kuras atrastos par kretīnu, kurš ir izdomājis braukt tur, kur viņam pavisam noteikti nav jābrauc. Tāpēc, jā, man liekas, ka ir drīzāk tā vissvarīgākā lieta, ka ja tev šķiet, ka tu kaut ko vēlies mainīt, ir meklēt dombiedrus. Jo it īpaši runājot par Rīgu, kas ir ļoti liela pilsēta, viens noteikti nav cīnītājs tajā brīdī, kad tu vēlies runāt par kaut kādām, vai arī tu vēlies izmēģināt kaut kādas pavisam jaunas lietas. Mēs dzīvojam fantastiskā laikā. Tu paņem vienkārši iebāz roku kabatā, izvelc savu telefonu ārā, un ja tu nesaproti, kur tu esi, tu nospiedz vienu pogu un tev skaidri un gaiši parāda, kurā vietā tu atrodies. Un ir ļoti svarīgi to saprast ne tikai raugoties uz kartes, bet arī par to, bet arī šeit, par to kārtīgi padomājot. Un tāpēc es jūs aicinu saprast, ka tā vieta, kur jūs dzīvojat, ir ļoti svarīga. Un tas, kā viņi izskatīsies un ko citi cilvēki par to domās, ir ļoti atkarīgs arī no jums. Tā kā iesaistieties šajā projektā, to es jums novēlu.